Iesākumā Dievs radīja gaismu un tumsu. Gaismu nosauc par dienu un tumsu par nakti. Dievs šķira gaismu no tumsas, un tapa vakars un tapa rīts, viena diena. Dievs radīja debesis, kas kā velves šķir ūdeņus, zem velves, no ūdeņiem virs velves. Dievs radīja jūras un zemi un augļu. Dievs sacīja, lai zeme izdod zāli un augus, kas sēklu nes, un augļu kokus, kas augļus nes pēc savas kārtas, kam sēkla sevī virs zemes. Tad Dievs sacīja, lai top spīdekļi debesu velvē, un tā tapa zvaigznes, bet divas lielākos spīdekļus nosauc par sauli, kas valdītu dienā, un mēnesi, kas valdītu naktī. Dievs sacīja, lai ūdeņos mudzēt dzīvu radījumu pulki, un putni, lai lido pār zemi, pār debesu velvi, un Dievs radīja zemes zvērus un lopus un rāpuļus. Dievs sacīja, darīsim cilvēku pēc mūsu tēla, pēc mūsu līdzības, tie, lai valda pār zivīm jūrā un par putniem gaisā, un par lopiem, un par visu zemi un visiem rāpuļiem, kas rāpo zemes virsū. Un Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla, pēc Dieva tēla. Viņš to radīja vīrieti un sievieti. Dievs uzlūkoja visu, ko viņš bija darījis. Redzi, tas bija ļoti labs. Tā tika pabeigtas debesis un zeme un visi pulki, un Dievs pabeidza 7. dienā savu darbu, ko viņš bija darījis, un atdusējās 7. dienā no visu savu darbu, ko bija darījis.